Labdien! Šodien izlēmu nedaudz pastāstīt par piepīpējumiem vadiem un piepīpēšanu. Par vadiem gribēju parādīt tādas te vadus, kas, man liekas, tādā budžeta klasē ir, manā skatījumā, priekš tās cenas, ko viņi maksā, ir vienkārši ideāli. Teiksim tā, tad tam vadam piepīpējumam vispār šiem krokodiliem saucamiem, viņiem ir divas svarīgas lietas. Tas ir pats krokodils un vads vai viņas šķērsgriezums, pareizāk sakot. Un tad šiem vadiem es uzskatu, ka šīs divas lietas ir līmenī. Gan šis te krokodils manā skatījumā ir ļoti foršs, viņš ir pietiekoši stingrs. Tas ir viens, un otrkārt viņam ir šāda te gumijas, pilnais gumijas tāds kā čehols, kas nodrošina to, ka, pieņemsim, es kaut kā ne tā būšu viņu uzāķējis, un viņš nošmuks nost, un tev nokrīt tā te uz virsbūves masas, ja, un tad man nesaies tur visu uz īso. Jo tas te čehols, viņi tā kā, viņš nokritīs šitā te, un nekas nenotiks slikts. Ja man te tie gali būs pliki, tad iedomājieties, kas notiek, kad te plusa vads vienkārši klakt nokrīt pret virsbūvu vai pret motoru trāpu kaut kur. Tā ir viena lieta, kas man liekas svarīga. Otra lieta ir šis vadu šķērsgriezums. Šim te vadam, kā varam redzēt, viņš ir gana liels. Principā es te pamērīju bīnmēru, ārējā izolācija ir 10 mm. Un izskatās, ka tā izolācija varētu būt, ārējais diametrs ir 10 mm, un tā izolācija tā uz aca liekas, ka varētu kaut kāds milimetrs būt. Tas nozīmē, ka viducis paliek kaut kādi 8 mm tīrais kabelis. Jāsaka, ka visticamāk, ka šis nav varš tādā izpratnē, kā mēs to esam pieraduši redzēt. Ka tas visticamāk ir kaut kas, kas ir ar vara pārklājumu, bet es domāju, ka tas lielos vilcienos nemaina būtību. Jo pie šādas cenas un diametra es neticu, ka tas varētu būt vara dzīslas pilnībā. Bet, tam arī patiesībā sakot nav nozīmes, jo, teikšu godīgi, man šitie vadi, es viņus laikam nopirku kādus 3 komplektus, vien man stāv tur darbnīcā, vien laukos ir viena mašīnā, un vienas vēl es tā kā sagriezu un uztaisīju, un ir padomu laika lādētājs ar palaišanas funkciju, un viņam tie oriģinālie vadi, pirmkārt, tie vadi bija tādi patievi salīdzinoši krokodilu maziņi, un tie vadi bija nenormāli cieti, viņi tādi, gandrīz tā kā no kaut kāds atspers taisīt, viņus tā kā izvelc, un viņi paši salien atpakaļ tur tajā rullī, kaut kas galīgi tāds. Un kas šiem vadiem man vēl patīk, un patiesībā sakot, varbūt tas man patīk visvairāk, kad viņiem tā izolācija no īsta, gumijas, silikona vai kaut kā tāda, kas es varu garantēt, ka mīnus 20 grādos viņus izvalkot no bagažnieka, viņi būs tikpat mīksti kā šobrīd vasarā, kad nav tā kā viena laiks, atceros, cirkulēja tādi vadi bija, man liekas, līdz šejienei tikai ar tādām uzmaucamiem tā izolācija, gali bija pliki, un viņi, man liekas, bija tādi kā, tas sakausēti kopā, manuprāt, bija tādi. Un viņiem tas, teiksim, tā attiecība par to vidējo dzīslu, attiecībā pret to izolāciju bija, man liekas, pusi uz pusi. Un tā plasmasīgā izolācija bija tik nenormāli cieta, ka viņi vienkārši tā kā, izpako, un viņš tādā čūskā arī paliek. Tie bija drausmīgi. Bet, šitie vadi ir diezgan ok. Es viņus pirku Maksimā, un man liekas, ka, ja tur bija vēl tā akcija 40% nost autopreceni, tad viņi maksāja kaut 6 vai 7 eiro. Par 6 un 7 eiro es domāju, ka labi, ja tos krokodilus vispār var nopirkt atsevišķi, kur vēl runājot par vadu, un par vadu tiešām mīkstā foršā izolācijā. Nebūsim naivi, nosēdušos dīzeli ar viņiem nepiekurbulēs, bet tas ir arī cita, netik daudz varbūt vadu šķērsgriezumu jautājums, kā tas, kad šie te krokodili, viņi nespēja uz klēmēm tādu kontaktu laukumu izveidot, lai varētu pilnīgi sausam akumulatoram caur šiem vadiem, teiksim, mašīnu visu nobarot. Un arī, principā, tas nav vajadzīgs. Jau pastāstīšu mēram to ideju, kā
Nu, daudz dara, manuprāt, ļoti nepareizi. Viņi tā kā to mašīnu, kur darbojās, nu, atstāja rūcot, tad pieliek šitos te krokodilus, tā mašīna paliek rūcot, un tad to, kuru nevar pielaist, ņem un startē. Bet tādā veidā, ja tā mašīna gana jauna, var iedzīvoties lieliskās problēmās, pēc tam ar izsvilušiem blokiem un ģeneratoram, diošu tiltiem un visu kaut ko citu. Jo tajā brīdī, kad teiksim, startē to otru mašīnu, tad tai donoru mašīnai ir milzīgs teiksim, slodze uz ģeneratoru un uz visu elektrosistēmu, kurā tajā brīdī, teiksim, ka tā otra mašīna atkal beigās iedarbojās, tad viņi tajā brīdī pazūd un milzīgs pīķis otrā virzienā, kad nu, arī no tās, teiksim tā, nedarbojošās mašīnas parādās pretī spriegums. Nu, vienmēr cegot, tur tie lēcienis strāvas, teiksim, ir milzīgi, un tas var konkrēti nobojāt ģeneratoru, var nobojāt kaut kādus vadības blokus. Arī jautājums, pie kurām vietām tur ir masa, ka laba, slikta. Tur, nu, tiešām tā ir tā lieta, ar ko var iedzīvoties lieliskās problēmās. Tāpēc es uzskatu, ka pareizākais variants ir tāds, ka noliek abas mašīnas blakus. Teiksim, atstāja to donoru auto rūcot un paņem vienkārši krokodils uzliek. Nu, tā kā savieno abus akumulatorus, bet nestartē un tādā stāvoklī patur minūtes 5, lai tā rūcošā mašīna, nu, jeb donors to otru tā kā akumulatoru nedaudz palādē. Un tad jau, kad ir kādas 5 minūtes pagājušas, tad mēs slāpējam donoru auto nost, kabeļus atstājam virsū, un tajā brīdī darbinam to, kur nevar iedarbināt. Ja nevar, tad mēģinam vēlreiz ilgāk, teiksim, palādēt. Bet, nu, man ir vecs salīdzinoši mašīna, man 2000. Gada Seats, bet es arī ar to Seatu tā nekad nevienam nedodu piepīpēt ar rūcošu mašīnu, tāpēc, kad, nu, man nav vajadzīgs pēc tam taisīt ģeneratoram, piemēram, diodes, kas tur būs izsvilušas no pārslodzes vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tas tā īsumā, teiksim, bet, nu, katrā ziņā es uzskatu, ka es neesmu īpaši baigi arī citur skaties, bet es uzskatu par šo cenu, nu, teiksim, ja viņas dabū vēl uz to akciju, nu, tad tie vadi ir vienkārši manā skatījumā perfekti. Jā, citi taisa no metināmām krokodiliem un pērk arī metināmā vadus, bet, nu, tas ir diezgan dārgi manā skatījumā, jo, nu, principā man arī baigi bieži viņas nevajag. Man te laukos citreiz bobikam nosēžās aķis, tad man vajag, vai nu, mazums arī Seatam citreiz gaismas paliek un aizmirst. Nu, kaut kādas reizes, nezinu, varbūt paša mašīnā, varbūt 2 reizes pa gadu. Un tas arī viss, bet principā es uzskatu, ka dēļ tā nav vērts tērēt tur cik 10 eiro un taisīt kaut kādus baigos vadus. Nu, šie, manuprāt, izpild to funkciju perfekti. Un tas galvenais, kas man patīk, viņi ir tiešām mīksti. Ja man bija tādi padomju laika vadi, nu, kur visticamāk bija īsta izolācija un tā tālāk. Ne, bet īsts varš pa vidu, bet nu, viņiem arī bija tas stāsts, ka viņi bija tādā ritulī satīti. Un tad viņi bija tā, tu viņus tā pacēla gaisā roku un pēc tam palaida atpakaļ. Viņus savalkās tā kā tāda atspēra atpakaļ tajā ritulī. Un man ar viņiem bija nedaudz bail vispār laist klāt kādu mašīnu, jo tie krokodili bija salīdzinoši švaki. Un tad varēja būt tāda situācija, ka tu viņus uzliec, un tur, kamēr tu ej uz mašīnu, tikmēr tam vadam ir tāds iekšā spriegums, ka viņš vienkārši norauj to krokodilu nost, un tad ej nu zina, kur viņš aizlido un ko salēž uz īso. Nu tā, lielos vilcienos laikam tas būtu viss par šo tēmu. Kā jau teicu, nav runa par to, ka šie būtu kādā ziņā paši labākie, bet es uzskatu, ka par 6 eiro vai 7, nu tas ir vispār, nu, kā saka, krokodilu cenā. Un tālūk.